Irānai jaunākais diplomātijas rauns turpinās gan Omānā, gan Pakistānā. Irānas delegācija ir ieradusies Islamabadā pēc tehniskām sarunām arī Šveicē un īsas pieturas Omānā. Taču pat turpinoties sarunām, Irāna skaidri norāda, ka joprojām uzskata Hormuza šaurumu par stingri savā kontrolē esošu. Tagad dodamies uz Vašingtonu, kur mums pievienojas Benams Ben Talebloh, vecākais pētnieks Demokrātiju aizsardzības fondā. Labrīt, vai labdien, vēlu rītu jums! Prieks būt kopā ar jums, paldies! Tātad abas puses izdeva kopīgu paziņojumu. Viņi sacīja, ka visiem pasākumiem, kas saistīti ar Hormuza šaurumu, pilnībā jārespektē Irānas un Omānas suverenitāte, kas, protams, atrodas abās šauruma pusēs. Izsakot šo paziņojumu, kā tas, jūs zināt, ietekmē Trumpa administrāciju un citus? Es noteikti domāju, ka Trumpa administrācijai tas būtu jāņem vērā un pat obligāti jāpievērš uzmanība, jo galvenais saprašanās memoranda ar Irānas Islāma Republiku mērķis ir atvērt Hormuza šaurumu. Tas bija tas spiediena faktors, kas lika administrācijai patiešām apsēsties pie sarunu galda un tik ātri, tik daudz dot pretī. Šajā 60 dienu periodā, kad Irānas Islāma Republika un Amerika ved sarunas, lai pārietu no saprašanās memoranda uz galīgo vai plašāku vienošanos. Šīs sarunas, šī tikšanās starp Irānu un Omānu ir pierādījums tam, ka režīms izmanto katru mirkli, lai virzītos uz saviem citiem, lielākiem un strateģiskākiem mērķiem reģionā. Un tas būtu jāuztver kā modinātājs zvans Amerikai, ka uzticēšanās nav nekas tāds, kas tuvākajā laikā būs iespējams starp abām pusēm. Un arī Amerikai šis laiks būtu jāizmanto, lai veidotu vairāk tiltus ar saviem partneriem, nevis robežas. Un arī, lai spētu virzīt savus mērķus tālāk nākotnē, nevis mazināt spiedienu. Kā tev šķiet, ko Irāna cer iegūt no omāniešiem un otrādi? Es domāju, ka viņas cenšas panākt, lai omānieši piekristu viedoklim, ka šauruma kontrole ir drīzāk suverēnas tiesības, nevis startautiskas tiesības. Noteikti viņi zina, ka abas puses iegūs, ja izdosies ieviest nodevas vai maksas. Un viņi cenšas panākt, lai omānieši turpina attālināties no Amerikas vadītās kārtības, kas omāniešiem jau tāpat bija diezgan viegli izdarāms, jo viņiem bija, vai kā tika uzskatīts, bija šī neitrālā Šveicei līdzīgā loma reģionā. Bet, manuprāt, šo lomu bija pārņēmusi pārāk cieša pievēršanās diplomātijai ar Irānu daudz gadu garumā. Un šo lomu ir pārņēmušas arī citas valstis šajā jaunajā paradigmā, ko sauc par STEP - Saūdārābija, Turcija, Ēģipte, Pakistāna, kas patiešām ir aizēnojušas omāniešu lomu. Tātad Irāna būtībā cenšas pārvērst Omānu par savu advokātu šeit. Un, ja jūs pievērsīsiet uzmanību saprašanās memoranda tekstam, bez karojošajām pusēm, bez Amerikas apvienotās karalistes un Irānas, divas valstis, kas memorandā tiek minētas, ir Libāna vairākas reizes un Omāna. Un Irāna patiešām cenšas izmantot omāniešus, lai nostiprinātu savas pretenzijas uz Hormuza šaurumu. Tātad ar to visu sakot, pat ja viņi piekrīt visām šīm lietām, runājot par suverenitāti vai nē, kā tas galu galā varētu ietekmēt šo saprašanās memorandu? Ja viņi patiesībā neievēro vai atrod veidu, kā apiet to, ko prezidents Trumps cer ar to panākt? Tas lielā mērā ir atkarīgs no tā, vai jūs ticat, ka saprašanās memorands novedīs pie galīgā līguma, lielāka, visaptverošāka līguma. Vai arī, ja jūs ticat, ka saprašanās memorands tiks izjaukts neusticības, konflikta vai eskalācijas dēļ citur. Un mēs atgriežamies pie naidīgām darbībām. Vai arī, ja jūs ticat, ka saprašanās memorands tiks pagarināts uz nenoteiktu laiku, pagarināts visā Trumpa administrācijas laikā. Tādējādi režīms varēs laika gaitā gūt ienākumus, izmantot savu ietekmi, lai izvairītos no maksimālā spiediena sankcijām. Ja tas pārvēršas par lielāku vienošanos, mums ir daudz par ko uztraukties, jo Irāņu saprašanās memorandā patiesībā runā tikai par to, ka 60 dienas neīstenos nodevu iekasēšanu Hormuza šaurumā. Un viņu stingrā kursa mediji, pat tad, kad saprašanās memorands tika noslēgts, būtībā uzsvēra faktu, ka pēc 60 dienām viņiem būs citi mehānismi, kā iegūt naudu. Un viss, ko viņi deva Amerikai pie sarunu galda, bija atlaide vai izdevīgs piedāvājums uz 60 dienām. Turklāt, kas ir problemātiski, šis režīms joprojām pieprasa kuģiem, kas šķērso šaurumu, reģistrēties režīma paša apdrošināšanas schēmā. Tas viņiem tieši nepiemēro maksu, bet iegūst vairāk datu nekā būtu nepieciešams valstī, kas nemaz neplāno patrulēt šo svarīgo starptautisko ūdensceļu.
Irānas galvenais sarunu vedējs sacīja, ka ASV patiesībā piekrita atbrīvot $12 miljardus aktīvu divās dažādās daļās. Ko viņi ir izdarījuši, lai to nopelnītu? Un kāpēc mēs to neesam dzirdējuši no paša avota, prezidenta Trumpa? Mēs zinām, ka nākotnē būs piekļuve iesaldētajiem līdzekļiem attiecībā uz saprašanās memorandu. Jautājums ir, vai šie līdzekļi tiks stingrāk ierobežoti un turēti depozītā, vai arī uz tiem attieksies humānās tiesības un izņēmumi, kas pastāvējuši iepriekšējos ASV sankciju režīmos. Šķiet, ka tieši uz to norāda viceprezidents Vants, kad viņš runā par šo iesaldēto līdzekļu izmantošanu sojas, kukurūzas, kviešu vai jebkura cita Amerikas lauksaimniecības produktu iegādei. Neaizmirsīsim, ka ir grūti arī tad, ja šie līdzekļi paliek blokēti vai iesaldēti. Ziniet, tehniski jā, tās ir režīma naudas, bet tajā pašā laikā, izmantojot formālo finanšu sistēmu, lai darītu ar tām jebko, joprojām būs noteikti ierobežojumi. Bet man tomēr ir zināmas bažas, jo, kā jūs apgalvojāt, par to režīma mēdī turpina runāt, un izņemot to vienu teikumu par kviešiem, kukurūzu vai soju. Mums nav skaidrības no Trumpa administrācijas par šī vai pārējo agrāk iesaldēto vai bloķēto līdzekļu statusu citās valstīs, kas agrāk iegādājās, lai glabāja Irānas naftu. Labi, liels paldies par šo skaidrojumu. Benāms Benta Leblu, vecākais pētnieks Demokrātijas aizsardzības fonds. Paldies jums!